Lai Dievs svētī. Paldies, Agrim, paldies komandai. Paldies ikvienam vīram, kurš šovakar ir šeit. Un man būs ļoti, ļoti nopietns un ļoti foršs vēstījums. Katrā ziņā es pats esmu ļoti sakustināts, jo vakar tas kungs man iedeva šo vārdu šai vietai, šim vakaram, un es biju vairāk nekā sajūsmā. Bet pirms es ķeros tam klāt, ar pasākumu rīkotāju atļaujas pastāstīšu vienu anekdotu, bībeliski, kristīgu. Drīkst? Drīkst. Ir pierādījums svētajos rakstos Bībelē tam, ka debesīs vīrieši nokļūs pirmie. Un to es saku tikai vīru vakarā un tikai vīriem. Un rakstiskais pamatojums šim apgalvojumam ir Atklāsmes grāmatas 8. nodaļas 1. pants. Kad atvēra 7. zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu. Es biju domājis, ka jums ar humoru ir labāk. Okay. Es ļoti smējos pirmo reizi, kad to dzirdēju. Jā. Bet, protams, tas ir joks, un tas ir vienīgais, ko es atļaušos. Man jāsaka arī milzīgs paldies brālim Martam par to, cik īsā laikā viņš daudz pastāstīja, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā bija aizberga redzamā daļa. Un izmantojot iespēju, brāl Mert, es gribētu tev nobukot uz draudzes nometni jūnijā mūsu draudzē. Lūdzu, sākt lūgties par to. Ko tas kungs tev saka? Un es esmu gatavs šķirties no $1. Okay. Es centīšos ļoti, ļoti ātri padalīties ar jums ar šo vārdu. Un šis vārds saucās svētku aktivitātes vīriešiem. Svētku aktivitātes vīriešiem. Kad man sieva izdzirdēja vēstījumu, viņa teica, ok, tu esi pārliecināts. Es teicu, tā ir vīru lieta, uzticies man, viss ir kārtībā. Un atcerieties, ka es jums šovakar vēstīšu par svētku aktivitātēm vīriešiem. 5. Mūzes grāmatā 16. nodaļā 2 panti ir, 16. un 17. Un tur stāv rakstīts šāds vārds: 3 reizes gadā visiem vīriem jārādās tā kunga tavu Dievu priekšā, tai vietā, ko viņš izraudzīs. Neraudzēts maizes svētkos, nedēļas svētkos un būnijas svētkos. Tomēr tiem nebūs nākt tā kunga priekšā tukšā, bet gan ikvienam ar savu dāvanu rokā pēc tās svētības, ko tas kungs, tavs Dievs, tev devis. Mēs skaidri redzam to, ka tieši vīriem 3 reizes gadā bija savā un savas ģimenes vārdā jāstājās tā kunga priekšā īpašā veidā. Tā bija pavēle dot izraēliešiem. Tas nenozīmē, ka šiem vīriem nebija ikdienas vai iknedēļas pienākumi, bet bija 3 īpašas reizes nospraustas, kad viņiem bija jāparādās tā kunga priekšā. Pie kam šeit ir svarīgs detaļas. Ikvienam ir jāparādās personīgi Dievu priekšā, pārstāvot sevi un savu ģimeni, bet ne tikai. Bija arī kolektīvs pienākums pielūgt Dievu kopā ar citiem. Bībeles un tuvu austrumu izpratnē tā schēma, kāda ir cilvēku domāšanā, ir šāda. Ir Dievs, ir tauta, ir ģimene un ir indivīds. Rietumniekiem viss ir precīzi otrādi. Ir indivīds, tad ir ģimene, varbūt ir kaut kāds jēdziens par tautu un par draudzi. Šīs 3 reizes, pa kurām es jums nolasīju, viņas bija īpašas gan kā svētki, gan kā
pielūgsme, bet visinteresantākais ir tas, ka visos šajos svētkos ir atklāts Jēzus Kristus, kas patiesībā bija šo svētku sapulču galvenais iemesls. Kas vēl ir svarīgi? Ne tikai tos, kuriem bija jāparādās Dievu priekšā, izvēlējās Dievs, bet arī vietu un laiku, kā arī pielūgšanas veidu. Tā, protams, bija Dieva izredzētā vieta Jeruzalem. Un kopējā pielūgsmes vieta bija nepieciešama, lai gan vienotu tautu, gan lai novērstu elku kalpību un arī neveselīgu pašdarbību. Par šiem svētkiem dažos vārdos, un es ticu, jūs saņemsiet fenomenālu atklāsmi, varbūt kādiem tas nebūs jaunums, varbūt kādiem būs. Dažos vārdos par šiem svētkiem, par šiem 3 svētkiem. Neraudzēts maizes svētkos, šie svētki bija pazīstami arī kā Pāsā. Tiek pieminēta izraēliešu atbrīvošana no Ēģiptes. Un šie svētki ietver sevi rauga izņemšanu no mājām, simbolizēt šķīstību un atdalīšanos no grēka. Pāsā jērs, protams, ir Jēzus Kristus simbols, kuru jaunajā derībā dēvē par Dievu jēru. Tālāk ir šie nedēļas svētki, ivritā Šavot. Šie svētki, kas ir mums vairāk pazīstami kā vasaras svētki, notiek 7 nedēļas pēc Pāsā, un svin tajā tie ražas svētki. Bet tie ir arī saistīti ar bauslības došanu Sinai kalnā. Tajā dienā tika dota bauslība caur Mūzu Sinai kalnā. Savukārt jaunajā derībā vasaras svētki vai nedēļas svētki iezīmē svētā gara izliešanu kā simbolu draudzes dzimšanai. Un tad ir 3. svētki, būdiņu svētki, jeb Sukot. Šie svētki piemin izraēliešu klejojumu tuksnesī un Dievu gādību. Tie ietver dzīvošanu pagaidu mītnēs, tādās kā zaru būdes vai teltis, atgādinot cilvēkiem par viņu atkarību no Dieva, un viņi norāda arī uz nākotnes mesiānisko laikmetu, kad Dievs dzīvos kopā ar saviem ļaudīm. Man var iedot nozīmīt, jo tik īs un konkrēti es nekad neesmu par to sludinājis. Tagad ir jautājums, brāļi, kā tas viss attiecās uz mums? Un paskrienot notikumiem uz priekšu, es varu pateikt, ka tas attiecās uz ikvienu vīru, jaunieti, jaunekli, vai tu esi jauns vai vecs, tas absolūti 100% attiecās uz tevi, ko es tagad sludināšu. Numur 1. Mums ir jāatcerās, ka Dievs vienmēr iesāk savu darbu savā tautā, toreiz ar Izraēlu, ar izvešanu no Ēģiptes, no verdzības. Un tā ir līdzība par to, kā Dievs izved mūsdienās cilvēku no grēka un sātana verdzības. Raugs, kas neraudzēts maizes svētkos, bija jāizņem no mājām, simbolizē grēka izņemšanu. Pirmkārt, jau no savas paša dzīves, bet tad arī tā ir cīņa par grēku, kā namatēvam, kā vīram, Dievu priekšā arī attiecībā pret savu namu. Kad viņš iestājās garīgā cīņā ne tikai par grēku savā dzīvē, bet arī cīnās pret grēku savā namā. Un arī tālākā gan sevis, gan savu namu uzturēšana Dieva noteiktā kārtībā ir pirmkārt vīrieša pienākums. Ja nu gadījumā kāds nezin, tad tieši nama tēvam savulaik, kad Dievs Izraēlu izved no Ēģiptes, bija pienākums darboties kā priesterim starpniekam starp Dieva tiesu un viņa paša namu un ģimeni. Viņam bija jāsasēj īzapa augu slotiņu, jāmērc tā jēra asinīs, un mūsdienās tas ir nama tēva, vīrieša pienākums, iestājoties par savu namu gan Dievu priekšā, gan cīnoties pret tumsu,
ir saprast, ko ir paveikušas Jēzus Kristus asins priekš viņa un viņa nama, un kā tās pielietot, apliecinot gan lūkšanās, gan proklamācijās. Un ir konkrēti 7 lietas, ko Jēzus asins paveic mūsu labā. Par to citreiz. 7 lietas. Tas ir par Pāsā un līdzību izvešanu no Ēģiptes, bet Dievs mūs izved no pasaules sistēmas, no tumsas, no sātana varas. Tas ir tas, kam ir ikvienam vīram jāiziet cauri. Kad tas ir noticis, kad ir nosvinēti izvešanas svētki, runājot šajā līdzībā, tad ir ļoti svarīgi svētki, kuri seko tieši 7 nedēļas pēc neraudzētas maizes vai Pāsās svētkiem. Viņiem ir 2 nosaukumi. Atgādināšu, ka absolūti pēc paša Dieva izvēles, bet tikai ar daudzu gadu starpību, bet vienā un tai pašā tieši šo svētku laikā Dievs pirmkārt dāvāja savu bauslību, Sinai kalnā, savu vārdu, kas ir nevis garlaicīgs bauslis, bet mīlestības pilna instrukcija par to, kā dzīvot izvestajiem. Un apmēram, zinātnieki tur strīdās un pētnieki, bet apmēram 1400 gadus vēlāk, precīzi tai pašā dienā, kad tika dots šavot svētkos neraudzētās maizes svētkos, vai Pāsā, nevis šavot, bet Pāsā svētkos, kad tika dots Dieva vārds, tad vēlāk Dievs dāvāja, izlēja savu garu. Mēs to zinām kā vasaras svētku dienu, un tas viss notika jau Jeruzalemē. Šeit ir skaidra norāda par to, kā, lai arī mēs, kā tā kunga tauta, draudze, mēs varbūt ne visi, kā vīri, esam aicināti uz mācītāju, praviešu, apustuļu vai kādu citu lielāku amatu vai pozīciju tā kunga draudzē. Bet 100% ik viens vīrs ir aicināts pazīt Dievu vārdu un pazīt Dievu garu. Ik viens vīrs ir aicināts pazīt Dievu vārdu un pazīt Dievu garu. Vēl vairāk prasa staigāt un darboties abos šajos lielumos. Un saprotam lietu ne jau bez paša Dieva palīdzības. Ja pirmais punkts par Pāsās svētkiem ticīgam vīriem, daļēji, tieši ticīgiem vīriem, daļēji jau, kas ir jaunpiedzimuši, kas ir piedzīvojuši to, ka Dievs viņu izved no grēka, no pasaules, no sātana varas, tad ticīgam cilvēkam tas jau ir daļēji pagātnes notikums. Un tas ticībā jau ir uzstartējis. Bet, protams, ikdienā viņš ir aicināts dzīvot tīru, svētu un Dievam tīkam dzīvi. Tad nedēļas svētku liecina un atgādina mums par to, ka dienu no dienas, nedēļu no nedēļas un gadu no gada mēs esam aicināti staigāt Dieva vārda gaismā un Dieva svētā gara spēkā. Un tā ir ticības lieta, ilgstošā tagadnē. Un ja atminaties, ka ir 7 lietas par to, ko Jēzus asins paveic mūsu labā, tad šīs 7 lietas, tad šie svētki darbojās 7 nedēļas, kas patiesībā ir norāda uz to, ka tās darbojās vienmēr to dzīvē, kuri tic tam kungam. Jēzus asinis dod segumu viņa vārdam un leģitīmu darbību viņa svētajam garam. Ebrejiem 10:19 ir rakstīts šādi vārdi. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā, kādēļ? Jēzus asins dēļ. Un tad ir 3. svētki. Tad ir 3. svētki, kurus es minēju. Es ceru, ka kāds viņus izdzirdēja, kā tos sauc. Tos sauc par būdiņu svētkiem. Angliski, ivritā tas ir Sukot. Vienkārši starp mums runājot, ivritā vārds sukā
nozīmē būda. Bet kā tad ir šiem būdiņu svētkiem? Kāpēc Dievs ir radījis tāds būdiņu svētkus? Un kā tie attiecās uz mums? Tie ir ļoti īpaši svētki, jo no galvenajiem 7 svētkiem, kas ir vispār, un no supergalvenajiem 3 svētkiem, kad ikvienam vīram bija jāierodās Jeruzalemē, tie ir vienīgie svētki, kuri Jēzu Kristu vēl nav pilnībā piepildījušies. Viņi ir piepildījušies tikai daļēji. Un pilnībā šie svētki piepildīsies tikai tad, kad Jēzus 1000 gadus valdīs šeit uz zemes. Tā ir pazīstama kā 1000 gadus valdīšana. Un Jēzus 1000 gadu valdīšana būs pēc Antikristu un lielo bēdu laikiem, kuri, starp citu, manuprāt, nemaz nav vairs tik tālu. Bet šiem svētkiem ir divējāda nozīme. Pirmkārt, šie svētki piemin Dieva apgādību, brīnumu un zīmes, kas Izraēlu pavadīja tā ceļojumā tuksnesī. Un tie bija piemiņas svētki un goda došana Dievam par to, ka tas kungs ir apgādnieks tuksneša ceļojuma laikā. Jūs varat uzminēt, kur mūsdienās ir tuksnesis, alegorijās, metaforās, līdzībās runājot. Es domāju, daudz no mums šajā pasaulē ir sajutušies kā tuksnesī, vismaz garīgajā tuksnesī, ļoti bieži emocionālajā tuksnesī, un ļoti bieži arī fiziski mēs esam sausi, izmocīti kā tuksnesī. Bet arī šī ir līdzība par to, ka tas kungs var gādāt par ikvienu no mums, un īpaši par vīriem šis vārds ir, ejot cauri pasaules dzīves tuksnesim. Bet vēl lielāka nozīme šiem svētkiem, brāļi, ir skats uz nākotni. Ir skats uz nākotni, kuru nedrīkst pazaudēt. Proti, ka vienu dienu tuvojās diena, kad tuksneša ceļojums beigsies. Un Dievs mūs ievedīs apsolītajā zemē, debesīs. Bet vienu dienu viņa svētie valdīs kopā ar viņu viņa tiešajā vadībā. Es jums pateikšu, brāļi, vienu epizodi par to, vai mēs esam ticīgi vai neticīgi, ir viens rādītājs. Savā laikā, un es esmu ļoti bieži testējis sev, klausoties Dieva vārdu vai liecībās, vai manī ir šis rādītājs. Savā laikā, kad jūs atceraties stāstu, daļa no jums zina stāstu par Jāzepu un viņa brāļiem, vai ne? Un tad vecam tēvam pateica, pēc daudz gadiem, ka viņa dēls Jāzeps ir dzīvs. Un ziniet, kas Bībelē rakstīts? Bet viņa sirds neiedrebējās priekā, jo viņš tiem neticēja. Brāļi, kad mūsu sirds nodreb priekā par domu, ka mēs vienu dienu satiksim to kungu, par domu, ka piepildīsies viss, ko viņš ir solījis, normālai reakcijai vajadzētu būt, ka tev iedrebās priekā sirds. Tas ir labs tests. Tā kā, ja gadījumā, domājot par to, kad mums vienu dienu ir tikšanās ar to kungu, bet mēs atrodam sev, ka mums nav prieks, tad mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc tas tā ir. Bet mēs nedrīkstam zaudēt skatu uz nākotni. Būdiņu svētki ir gan ikdienas skats, gan skats uz nākotni, un tā ir Jēzus gaidīšana. Proti, kad atkal šī gaidīšanas process, šī gaidīšana vienmēr izraisa kaut kādu rosību, darbību, un tā ir atbildība, kur pirmkārt ir uzticēta vīriem. Tā mēs redzam, ka visi šie svētki nosēdz visu ticīgo dzīves, var teikt, 3 tādas liels periodus. Atgriešanās, ikdienas ticības dzīvi un skats uz nākotni, kad tu ticībā un cerībā, ka tu satiksies ar Jēzu Kristu. Bet ir vēl kāda lieta, brāļi, šajos svētkos, kur tieši vīriem bija jāpārstāv
Un es jums pateikšu, kas vīriešiem vispār ir jāpārstāv. Iedomājies, ka tev ar to kungu ir tikšanās 3 reizes gadā. Un tu zini, jo stāv Bībelē rakstīts, viņiem ir jāparādās tā kunga priekšā. Un atbildība bija pirmkārt, kad viņam ir jānostājās Dieva priekšā. Savā vārdā. Atbildība par sevi. Tad viņam ir jānostājās savas ģimenes vārdā. Tad viņam ir jānostājās savas kopienas vārdā. Un 4. lieta, par ko mēs ļoti maz dzirdam, sludinām, vismaz es, mums arī vīri ir nacionālā atbildība, kad mēs nostājamies Dieva priekšā savas tautas vārdā. Un tas kungs arī saka, tad, kad mēs nākam viņu priekšā, tur bija rakstīts, ka nevienam nevajadzētu parādīties tā kunga priekšā tukšām rokām. Tukšām rokām. Un šī pavēle uzsver principu par to, ka tu Dievam dod to, ko viņš tev ir devis. Ja tu nespēji noticēt tam, ka tu elpo no Dieva žēlstības, dzīvo no Dieva žēlstības, strādā un nopelna no Dieva žēlstības, tad tev būs ļoti grūti Dievam kaut ko dot atpakaļ, ja tev būs kārdinājums ticēt, ka to visi sastrādājuši tavs čaklās rociņas, veiklā sirds un izmanīgais prāts. Bet tas tā nav. Un kungs vēlās, lai mēs nenākam pie viņa ar tukšām rokām. Un tas arī atspoguļo to, kad svētkos vai sadraudzības laikā mēs demonstrējam tam kungam pateicības attieksmi un to, ka mēs atzīstam Dieva svētību. Un nedomājiet, ka es banāli tagad runāju par banknotēm vai grabošu naudiņu tikai. Ne bez tā. Tas ir labs parametrs, ko mērīt. Jo neviens nevar kalpot 2 kungiem. Vai vienu viņš iemīlēs un otru atmetīs. Neviens nevar kalpot Dievam un naudai. Tad, kad mēs atzīstam, ka tas kungs ir mūsu svētītājs, tad mēs nekad neesam skopi nedz attiecībā pret Dieva lietām, nedz attiecībā pret Dieva kalpiem, nedz attiecībā pret jebko. Es esmu pamanījis vienu pazīmi, ka cilvēki tiešām ir svētā gara pildīti. Jā, viena no pazīmēm ir runāšana mēlēs. Bet ziniet, kāda ir otrā? Dāsnums. Dāsnums. Jo tā ir žēlastība, kad Dieva gars tev sakustina sirdi, tu nevari palikt vienaldzīgs. Kad Dieva gars tev skubina, tu dod pie kam, nevis piespiest, bet labprātīgi un priecīgi. Un katru reizi, kad ir Dieva projekts, starp citu, šis arī ir Dieva projekts. Arī šis ir Dieva projekts. Šī ir saiešanas telts vīriem. Bet Bībelē katru reizi, kad Dieva gars sakustināja cilvēku sirds, viņi deva tik daudz gan saiešanas teltī, gan templim, kad katru reizi notika viena paradoxāla situācija, par kuru es sapņoju piedzīvot savā dzīvē. Kā kalpotājs. Viņi pateica, pietiek nest, mums ir pa daudz. Mēs esam brāļi vēsturiski, es nezinu par jums, bet kaut kas man liek domāt, ka mēs esam Everest pakājis netālu no tās Ahoras ielējā. Un mums ir liels ceļš uz to. Bet tas ir rādītājs par to, vai svētais gars darbojas mūsu dzīvē. Mēs nevēlamies to izmantot kā manipulatīvu līdzekli došanai. Es vienkārši jums lasu no Bībeles. Un Salamāna pamācībās stāv rakstīts, dvēseli, kas bagātīgi svētī cits, taps stiprināt, un kas bagātīgi veldzē cits, arī pats kļūs atveldzēts. Alternatīva ir turpatās blakus Salamāna pamācības 11:26, kas nelaiž ārā no savām klētīm labību to ļaudis lāda, bet svētība nāk par to, kas labību pārdod. Ievērojiet, ne Dievs lāda, ļaudis. Un šeit ir arī vispārējais princips Salamāna pamācībās 11:24. Viens labprāt piešķirt no savas mantas citiem,
Izklausās, kā Agris man beigās ir palūdzis runāt par došanu. Nē. Šis tad bija joks. Ne? Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam ar vien vairāk krājās. Viņš, piemēram, tāds cilvēks nezina, ko darīt ar īpašumu Zviedrijā, bet kāds cits ir sīksts pārliek, un tomēr kļūst aizvien nabagāks. Vīri, jūs esat aicināti ne tikai parādīties šo 3 svētku kontekstā ar visu to, ko es paspēju īsumā pastāstīt Dievu priekšā un dzīvot viņa vārdā, viņa garā, viņa dāsnumā, bet jūs esat aicināti arī investēt tā kunga valstības lietās. Un šīs investīcijas ir gan sevis, gan sava nama, gan savas draudzes, gan savas tautas labā. Es nekad neaizmirsīšu, es esmu tuvu jau noslēgumam, es nekad neaizmirsīšu, kad kāds neticīgs darba kolēģis, mēs runājam par mūsdienu investīciju iespējām. Un viņš teica, es tur šeptējos, pētīju internetā un es skatos, kur investēt. Un es viņam teicu, es arī investēju. Viņš teica, kur? Jo, davai, es arī gribu. Es teicu, Āfrikā. Es neaizmirsīšu. Es nekad pēdējo gadu laikā nebiju dzirdējis sirsnīgs smiekls, tik sirsnīgs smiekls. Jo investēt Āfrikā, tas nozīmē pišī prapāla, zudis. Un viņš teica, kur tu konkrēti Āfrikā? Nu, varbūt Dienvidāfrikā, kur ir zelts, platīns, dārgakmeņi. Es teicu, nē, Zambijā. Viņš sāks smieties vēl sirsnīgāk. Bet viņš man nesaprata. Viņš spried miesīgi. Es investēju Dieva projektā Zambijā kādā bāreņu namā. Un mans investīcijas apdrošināšana ir Salamana pamācības 19. nodaļa 17. pants, kas iežēlojās par nabago, aizdod naudu tam kungam, un tas viņam atmaksās par viņa labo darbu. 41. psalms, 2. līdz 4. pants. Svētīgs, kas rūpējās par grūtiem, tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē, un to nenodot viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Tas kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas, tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā. Un es varu pateikt, es domāju, man tas jums ir jāpasaka. Kādu laiku atpakaļ es kļuvu par Porsche Cayenne īpašnieku. Un es pamanīju vienu paradoksu. Kamēr es braucu ar veco Audi 80, pēc tam man bija nemazāk vecs Volkswagen Passats. Pēc tam man bija Chryslers ar īso pakaļ. Pēc tam man bija Chryslers ar pusgaro pakaļ. Pēc tam man bija vecs Chryslers pusgarš un tā tālāk. Visiem bija ok, jo es biju normāls mācītājs, normāls kalpotājs. Bet tad, kad man parādījās Porsche Cayenne, tad cilvēki teica, tu esi kļuvis par labklājības sludinātāju. Bet vairums no tiem bija joki. Bet ziniet, es negribu jums iedot nepareizu inklināciju vai virzienu. Es neesmu no tiem, kas bļauj iedod naudu, Dievs tev iedos miljonu atpakaļ. Man vispār tās manipulācijas riebjās. Bet es atceros, kad es biju sakrājis 1500 jaunai mašīnai. Ziniet, kāpēc es teicu? Tāpēc, ka 1500, brālis Merts varētu nopirkt kaut ko pa dolāru. Es nē. Jā, viņš varētu 1000, viņš autoparka nopirkt. Ja? Un man sieva teica, bet ar kaut ko ir jāsāk. Jo mums vecā mašīna, kā bija, tā bija. Un es atceros, ka tas kungs vien rīt, es lasīju šo psalmu par cilvēku, kas iežēlojās par grūtiem. Un bija projekts, kur brālis Garets vāca naudu Zambijai. Un man bija 1500. Un rupīgi sakot, tas apmēram ir mēneša nauda 40 bāreņiem. Lai viņi pāstu, apģērbtos, būtu kaut kāda neliela maksa skolotājiem, un viss tas taptu uzturēts. Come on, tas ir daudz vai maz? 1500 šeit. Kādam tas ir daudz, bet pamatā tas ir nekas. Bet tad, kad 40 cilvēki izdzīvo, tas ir iespaidīgi. Un es jūtu,
Un es jūtu, ka man ir tā nauda jāatdod, jāieguldās. Un sieva teica, jūs, tikai mēs esam sākuši krāt. Un man nevadās krāšana. Ja man nevadās. Un pagāja kaut kāds laiks. Un īsais stāsts bija tāds, kad man pārdabiskā interesantā veidā atnāca mašīna, pa kur es lūdzu, vai es viņu drīkstu ņemt, vai es viņu drīkstu iegādāties. Vai tas kungs viņu svētīs, ka es viņu varēšu uzturēt eksploatācijā. Un atnāca šī mašīna. Morāli tāda. Es nezinu, ko tas kungs, es nezināju. Es devu bez aprēķina. Bet viņš redzēja man vajadzību. Un notika brīnums. Un es tagad braukāju kādu laiku ar balto zirgu. Un es neesmu kļuvis par labklājības evaņģēlija sludinātāju. Tagad tie, kas ar mani pārstāja draudzēties, varat atjaunot draudzību. Savalkot visu šo vēstījumu šodien kopā, es nevarēju atrauties no vienas domas, kas man obligāti jums jāpasaka. Obligāti. Es jums pastāstīju par Pāsās svētkiem, kad Dievs izved mūs kā tautu no velna verdzības. Es jums pastāstīju par šauvotu svētkiem, kuros Dievs ir devis gan savu vārdu, gan savu svēto garu. Es jums pastāstīju par būdiņu svētkiem, kas ir ar skatu uz nākotni, ka Jēzus nāks atkal. Es jums pastāstīju par to, ka tad, kad svētais gars darbojās tavā dzīvē, tu esi dāsns cilvēks. Un kad mums nākot priekšā, tā kunga priekšā, protams, es aizmirsu pateikt vienu lietu. Nenāc tā kunga priekšā ar tukšām rokām, bet es aizmirsu pateikt svarīgu frāzi. Saskaņā ar to mēru, kā tas kungs katru ir svētījis. Un kādam varbūt 2 artavs ir visu viņa dzīve. Un kādam varbūt arī 2000 ir tējas nauda. Dievs nemēra tā, viņš skatās uz sirdi. Es jums pastāstīju to, vīri, es jums to saku no sirds, es to esmu satvēris no Dieva vārda. Es esmu to satvēris no Dieva gara. Un es pats cenšos tā dzīvot. Es nesu individuālu atbildību, un tu esi aicināts nest individuālu atbildību Dieva priekšā. Tu esi aicināts nest atbildību par savu ģimeni un iestāties Dieva priekšā. Vienalga, kāda tev tā ģimene ir, veiksmīga, neveiksmīga, jukus, nejukus, mazums. Tu esi aicināts nest atbildību par ticīgo kolektīvu, kas ir normālos apstākļos, tā ir draudze. Un brāļi, lai nosprākst, es teiktu, šis nolādētais individuālisms. Mēs esam aicināti nest atbildību arī par savu tautu un zemi, kurā Dievs tev ir ielicis. Tas ir Dieva redzējums. Un ļoti bieži mēs esam tik ļoti pārņemti ar sevi, ņergājoties, kas man ir, vai kas man nav, vai ko es gribu, ka mēs aizmirstam to, ka ja kviešu grauds nenomirst sev, viņš nenes augus. Jūs ziniet, kas es būtu uz doto brīdi, ja būtu dzīvs? Es būtu kuģa kapteinis, tālbraucējs kapteinis. Aptuvenā alga man būtu 15-20 tūkstoši eiro mēnesī. Normāli, elementāri kapteiņa alga. Es tādu naudu dzīvē neesmu redzējis. Ja nevienīgi labdarības projektos mobilizējot, bet ne jau priekš sevs. Es nolēmu nomirt sev 99. gada oktobrī. Es Jēzu pieņēmu 97. gada novembrī, bet es apglabāju savu bērnības sapni. Es esmu uzaudzis trūkumā, es viņu ienīstu. Es esmu uzaudzis alkoholiķa ģimenē. Es darīju visu, lai izsistos no tās nolādētās vietas. Un man beidzot sāk sanākt. Es apbraukāju pusi pasauli. Es sāku pelnīt naudu. Un tad es vienu dienu, man bija saruna ar to kungu. Un es teicu, Dievs, man bija 2 sapiņi.
kļūt vai nu par jūrnieku, vai nu par speciālās uzdevuma vienības karēju. Daļēji es esmu bijis abos. Un tad es vienu dienu Dievam pateicu, ir daudz karavīru pasaulē, ir daudz jūrnieku pasaulē, bet ir ļoti maz, kas strādā tavā valstībā, pēc maniem novērojumiem. Ja gadījumā, debesu Tēvs, ja gadījumā, un ticiet man, es nebiju augstās domās par sevi, es biju ļoti zemā dzīves pozīcijā. Es teicu, ja gadījumā, debesu Tēvs, tu uzskati, ka no manis var sanākt kaut kas lielāks par speciālās uzdevuma vienības karēju, vai par kapteini, vai par jūrnieku, tad dari to. Bija vērts atteikties, lai piedzīvot kaut vai tikai šo vakaru. Un, brāļi, tā vēsts, ko Svētais Gars ielika noslēgumā pateikt. Dariet ar savu dzīvi šā vai tā, tikai neesiet garīgi pasīvi. Dariet šā vai tā, klūpiet, krītiet, sitieties, centieties, tikai neesiet pasīvi. Neesiet pasīvi Dieva lietās. Atzīstiet viņu varu, atzīstiet viņu spēku, atzīstiet savu nevarēšanu, atzīstiet savu nespēku, un mums ar vien ir jāparādās viņa priekšā. Un šis aicinājums nav atcelts gan sevis, gan sava nama, gan savas draudzes, gan savas tautas dēļ. Dievam ir daudz plašāks skatījums. Mums kā vīriem viņš ir jāpielūdz, jālūdz, jāgodā, jāpienes arī taustām upuru un dāvans, reāli darbi, reāli ziedojumi, un mums visos iespējamos veidos, Dieva uzdotajos veidos, ir jābūt aktīviem. Tāpēc vēstījums arī saucās svētku aktivitātes vīriem. Bet ne jau tādas ļaļaļā un kurš tālāk aizmetīs bumbiņu. Arī tam ir vieta. Amen? Es biju gaidījis pārliecinošāk amen. Bet ja mēs tikai esam ļaļā, pametam bumbiņu, un neesam reāli Dieva misijā, piedzīvojumos, mums nav prāts vingrināts, izšķirt labu no ļaunu, mums nav piedzīvojumu ar Dievu, tad mēs paliekam kā bērni, mēs runājam kā bērni. Bet, kad mēs esam vīri, mēs atmetam bērnu dabu. Tā Pāvils teica, amen? Pēdējā rakstvieta. Un es nedrīkst lepoties, bet es priecājos, ka man izdevās iekļauties laikā. Un es ar jums arī lūgt kopā gribu. Brāļi, Dievvārds saka šādu vārdu. Viss mans vēstījums vienā pantā. Pāvils bija prasmīgāks par mani. 1. Korintiešiem 5:8. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. Tas kungs aicina, es nezinu, mīļais brāli, mīļais vīri, mīļais vīrieti. Es nezinu, kurā posmā tu esi. Varbūt kāds grib tikai iziet no Ēģiptes. Tas kungs saka, nāc ārā, es tevi izvedīšu. Jo man dēla asins ir izlietas, lai es tevi izvilktu no tumsas valstības. Lai es tevi izvilktu no grēka valstības un no atkarībām. Amen, tas ir pieejams, tas ir evaņģēlijs. Atgriezies no grēkiem, tic uz Kristu. Liecies kristīties un saņem svētā gara dāvanu. Evaņģēlija pamati. Bet viss sākās ar ko? Ar lēmumu atgriezties. Nevis tikai ticēt, nevis tikai noskaitīt kādu jauku formulu lūkšanā. Nē, brāl, kad svētais gars darbojās, pie tevis, zini, kas tavā sirdī notiek? Tu iztrūksties, tu sarosies un saki, brāļi, vai kungs, ko man tagad darīt? Tev atverās acis. Ja tu tāds esi, tad vienkārši atgriezies no grēkiem, tic uz kungu Jēzus Kristu un liecies kristīties Jēzus vārdā. Varbūt kāds ir izdarījis šo lēmumu. Viņš ir nosvinējis iziešanu no Ēģiptes.
Un viņš saka, es nekur īsti neesmu, es tur kaut kur gan pats sevi. Es pats esmu sev mācītājs, apustulis, pravietis. Brālī, tas kungs nav kļūdījies par draudzi. Tas kungs Svētais gars nav kļūdījies, ka viņš dāvans ir dažādi sadevs. Tev jāsaka, kungs, es gribu staigāt tavu vārdu spēkā. Es gribu staigāt tavu svētā gara spēkā. Tas ir dāvāts vienā un tai pašā dienā ar 1400 gadu starpību. Man to vajag. Es gribu būt pilns ar svēto garu. Un visbeidzot, varbūt kāds saka, Pauli, brāli, viss kārtībā, tu forši vai vidēji forši sludināji, es esmu izvests no Ēģiptes, no pasaules, es jau esmu piedzīvojis vārdu, svētā gara spēku, bet varbūt tu esi zaudējis skatu uz nākotni. Kad es un tu, mēs satiksimies ar Jēzus Kristu vienu dienu, viņš nāks atpakaļ. Un mācība par viņa atkal atnākšanu ir viena no Bībeles pamatmācībām. Un Pāvils saka, katrs, kam ir šī cerība, viņš šķīsta sevi no visa ļauna. Kāpēc? Viņš mazgā katru traipu. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš zina, that's for real. Tas ir reāli. Es ar viņu redzēšos. Un tad, kad es ar viņu redzēšos, es negribu būt ne ar miesas, ne ar gara, ne ar dvēseles traipiem. Un kāds saka, tu gan augstu latiņu pacēli. Nē, Dieva žēlstība ir visaugstākā latiņa. Un Dāvids 139. psalmā ir sacījis šāds vārds. Kungs, pārbaud man, izzin man, vai manī nav ļauna ceļi. Un ļauna ceļi sākās ar ļaunu domāšanu un ļauna gribēšanu. Un reizēm mūsu paša sirds mūs maldina. Latviski sakot, piečakarē. Tāpēc mēs nevaram uzticēties savai sirdī. Es savai nevaru uzticēties. Es varu uzticēties vārdam un Dieva garam. Un es aicināšu, brāļi, jūs, nebaidieties. Tad, kad tas kungs ļoti tieši uz jums runā, var būt skumjas, var būt pārdzīvojums, var būt beidz ātrāk runāt, es gribu jau kaut ko darīt. Es gribu mainīties, es gribu piesaukt viņu. Un tas ir laba darbība. Bet ir arī tāds gars, kas tu dzirdi Dieva vārdu un tev liekas, ka tev dzen zemē, ka tev ieved bezcerībā. Tas nav svētā gara darbība. Ir skumjas, kas ved uz pazudināšanu un nāvi. Tās nav Dieva skumjas. Un ir skumjas par grēku, kas ved uz ko? Atgriešanos. Es vēlos ar jums noslēgt ar lūkšanu. Ja kāds ir šeit šovakar, kurš ir sajūts, ka Dievs viņu aicina atgriezties no grēkiem, un vienkārši, kad Jēzus tev ir pa īstam, tad dar to. Es nezinu, kā jūs to darat, jūs aicināt priekšā, jūs droši varat nākt priekšā. Es aicināšu visas 3 kategorijas patiesībā brāļus. Tas, kas vēl nav Kristū, tas ir topošais brālis. Bet es aicināšu visus. Neanalizēsim viens par otru, kāpēc tu iznāc šovakar priekšā uz aizlūkšanu. Es lūkšu par 3 kategoriju cilvēkiem. Un es ceru, ka brāļi man palīdzēs. Pirmkārt, ja ir brāļi, kur jūs tiešām jūtat, ka Dievs jūs ir sakustinājis, un jums vajadzīga ir atgriešanās pie Dieva, tāda kārtīga, īsta atgriešanās pie Dieva pirmo reizi vai atkārtot atgriešanās otrais, tad pieiet uz aizlūkšanu pie brāļa Agara. Agara var pamāt roku. Ja? Viņš ir vietējais. Es te nobļaustīšos un aizbraukšu projām. Pārējie vienkārši, ja jūs jūtat, ka jums nav bijusi apetīte pret Dievu vārdu, kad svētais gars ir bijis varbūt apbēdināts jūsu dzīvē, iznāciet. Vienkārši aizlūksim arī par to. Un ja kāds jūt, ka viņam nav tāda prieka, cerības prieka par to, ka viņš taču satiksies ar Jēzu vienu dienu, tad vienkārši pasaka tam kungam, tas nav riktīgi. Un iznāc priekšā un aizlūksim arī par šo. Sarunāts? Okay. Šis ir jūsu laiks un mums laiki ir maz. Mums laiki ir kāds 5 minūtes. Tāpēc lūkšana ieskaitot. Tāpēc nāciet šurp.
Un tie, kas grib tā kārtīgi atgriezties pie tā kunga un papildus uzdot kādus jautājumus, lūk, brālis Agrs tajā stūrī. Vispārējie nāciet un gan jau noklāsim to lūkšanu, kā vajag. Droši. Teorētiski vajadzētu būt. Es jums pateikšu kaut ko priekšā. Pēc manas subjektīvās statistikas 97% būtu jābūt priekšā. Bet es varbūt kļūdos. Jā. Nāciet, brāļi, uz priekšu, varbūt tur vēl kāds būs. Nāc šur. Jūs nenākat pie manis, es vienkārši aizlūkšu pa jums. Jo es esmu lūdzis par šo vakaru, un man bija ļoti, ļoti laba sajūta garā par šo vakaru. Ļoti laba sajūta. Un ticiet man, es tādas vakaras nevadu bieži, tā kā es īsti līdz galam nezinu, ko darīt. Tā kā viss kārtībā. Lūksim par šīm 3 lietām. Droši. Un ja kāds jūt, ka gars viņu skubina un viņam ir grūti iznākt, es jau nesaku, ka tas kungs tev nevar tur pieskarties. Bet labāk iznāc. Parādies tā kunga priekšā. Parādies. Un starp citu, es neesmu tas kungs. Vienkārši iznāc, parādies tā kunga priekšā. Debes Tēvs, mēs šodien stāvam tavā priekšā. Un brāļi, vienkārši pasakiet tam kungam. Kungs, pasakiet skaļi, kungs, šeit es esmu. Šodien tavā priekšā. Paldies, ka tu izved man no verdzības. Paldies par tavu dēlu asinīm. Paldies par tavu svēto vārdu. Paldies par tavu svēto garu. Paldies, ka tu man māci, kā dzīvot. Dievbijīgu dzīvi. Un, kungs, paldies tev, ka tu atklāji, ka tu kādu dienu nāks atkal. Un es personīgi vēlos būt gatavs, lai es varētu sastapties ar tevi. Un es vēlos jau tagad priecāties, kungs, no šīs domas par redzēšanos ar tevi. Vaigā. Bet reizēm, kungs, es jūtu, ka man nav prieka par šo atkal redzēšanos. Un es lūdzu šovakar, stāvot tavā priekšā, atjauno man šo cerību par tikšanos ar tevi. Un, kungs, tavs vārds saka, ka tavu valstību nav ēšana un dzeršana, bet tā ir taisnība, miers un prieks. Svētajā garā. Kungs, es vēlos būt priecīgs. Svētajā garā. Piepild man šajā vakarā ar savu garu, no jauna, ar pārplūstošu mēru. Es gribu redzēt no tevis. Es gribu dzirdēt no tevis. Es gribu staigāt tavā klātbūtnē. Un es gribu degt par sevi. Es gribu degt par savu ģimeni. Es gribu degt par to draudzi vai ticīgiem, kas man ir apkārt. Un es vēlos, kungs, nest atbildību tavā priekšā. Arī par šo tautu, kas dzīvo Latvijas zemē. Šeit es esmu, kungs. Lieto man pēc saviem ieskatiem. Un palīdz man arī nebūt ar tādu egoistisku, individuālu domāšanu. Bet, kungs, ka es rūpējos par tava nama labumu. Ka es rūpējos par tavu valstību. Un kad es spēju aizliegt sevi citu labā. Paldies par tavu žēlastības garu.
Tev vienam ir viss gods, visa slava, visa teikšana. Mūžīgi mūžos, Jēzus vārdā. Amen. 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 Paldies, brāļi. Paldies, brāļi. Paldies, brāļi. Paldies, brāļi.